Labdien! Šodien es īsumā pastāstīšu par galvenos punktus, kuri liecinās, ka ir pienācis laiks doties pie zobārsta. Pirmais punkts. Ir pienācis laiks ikgadējai vizītei. Šo vizīti var ieplānot kā atsevišķu apskates vizīti pie zobārsta vai arī ērtības labad apvienot to ar zobu higiēnu. Vizītes laikā zobārsts vai zobu higiēnists novērtēs jūsu zobus vizuāli, klīniski, vajadzības gadījumā uztaisīs rentgenu, kā arī veiks profesionālo mutes dogma higiēnu. Otrais punktiņš, protams, sūdzības. Sūdzībām var būt pavisam dažāds raksturs. Piemēram, zobs sācis sāpēt uzkožot, ir parādījušies sāpes uz augstiem kairinātājiem, karstiem, varbūt zobs sācis sāpēt ēdot saldumus vai pastiprinājušās tieši nakts sāpes. Katrs šis iemesls būs gana liels, lai apmeklētu zobārstu un novērtēt, kas tad īsti ir noticis. Un trešais punktiņš, pat ja sūdzības nav, iespējams jūs redzat savā mutē plombes, kuras liktas jau ļoti sen. Piemēram, viņām ir aktīvi pārkrāsojušās tumšas maliņas. Esošā restaurācija vairs nepieguļ zobam tā kā agrāk. Iespējams, jūs jūtat daļēju restaurācijas lūzumu. Vai arī esošā plomba ir ļoti plakana, līdz ar ko zobs nepilda savu funkciju tā, kā vajadzētu. Arī šis iemesls būs pietiekami liels, lai pierakstīties uz vizīti pie zobārsta un nomainīt restaurāciju uz jaunu. Ja visus šos 3 punktus jūs ņemsiet vērā kā tādu galveno iemeslu apmeklēt zobārstu, jūsu mazas problēmas nekad nepārtaps par lielām. Esiet ļoti laipni gaidīti!